Atbilst uzbrukums un Šeļakovs tuvu grozam. Paturpinot vēl varbūt nedaudz par šiem izīrētajiem spēlētājiem, tad šīs Ventspils un Jūrmālas attiecības, ja tā var teikt, ir bijušas jau šobrīd vēsturiskas. Pārsvaru no Mičels gan saulēcīgi atgriežas aizsardzībā, un šobrīd neizdodas Jūrmalai ātri gūt punkts, bet tikmēr Mārs Ziediņš. Turēts Andrejs Šeļakovs kopīgām pūlēm. Tagad Žans Peiners, viņš vienmēr ir bīstams caurgainos, tagad pēc pagrieziena tāds pusāķu metiens. Jau 27. oktobrī šeit pat Ventspilī FIBA Eiropas kausā komanda tiksies ar Slovenijas. Liek Ventspilniekiem, kuriem 4 sekundes vairs tikai uzbrukumā. Pīts ir precīzs uzreiz savā pirmajā tālmetienā. Mačā tāpat 3,4 atlēkušās bumbas. Priekšleģionāru statistika varētu tikušās 8 reizes kopā. Par to tur nedaudz vēlāk, šobrīd pēdējās sekundes. Basketbola līgā tieši tā pēdējās sekundes, un Edmunds Elksnis. Šeļakovs arī varēja uz double-double robežu, vidēji viņam 11,5 punkti un tāpat 8,5. Laiks arī pagaidām varbūt nav tik liels, Arnis Vecakars viņam pagaidām tik ļoti neusticis, bet tikmēr Keisijs Roberts Jūrmalnieks sastāvā devies laukumā, vai tikmēr ātrs pretrieciens. Kā tagad veiksies uzbrukumā Jūrmalai. Vēl šobrīd 12 sekundes. Kušnerovs no augšas un vēl 2 punkti Jūrmalai. Punkts šobrīd Jūrmalai. Un Keisijs pats pārvar laukuma centru, pārvar Ates aizsardzību, tomēr nepārvar Mičela aizsardzību. Brīdim spēlē profesionāli un ir viens no komandas līderiem, lai gan daudz pirms sezonas tā neuzskatīja. Mičels labi nospēlē aizsardzībā, pats dodās ātrajā uzbrukumā, pats arī realizē 2 punktus. Jau viņš ir nogādājis Mičelam. Mičels vēlreiz Janičenokam. Janičenok tālmetiens ir precīzs un komandas kapteinis. Varbūt viņš nav tik rezultatīvs, bet pietiekami vērtīgs spēlētājs šajai komandai. Ja reiz viņš šeit spēlē, tātad tā uzskata arī klubu vadība. Vēl viens uzbrukums šajā ceturtajā atliks arī Ventspilniekiem. Elksnis pats dod savu lieliski piespēli un Andrijs Šmits. Punkti, Žanis Peiners šobrīd pie bumbas, nevar viņš atdot tālāk to Mičelam, tagad Gulbis. Mičels, Janičenoks no stūra. Mēdiens ir precīzs, tomēr 2 punktu vērtībā. Teiksim tā, varbūt netika aktīvi kā citkārt nospēlēja aizsardzībā, zinot, ka viņam ir šīs 4 piezīmes. Acīm redzot, Kārlis Mužnieks ir teicis, ka varbūt nedaudz pietaupies. Šķiet, ka lēnāk šobrīd jau var uzspēlēt Ventspils komandu. Viņiem ir tāds pietiekami drošs pārsvars. 5,5 minūtes gan vēl jāspēlē. Janičenoks vēlreiz no stūra un 4. reizi Kristaps Trāpa no šobrīd plus 18. Vai Jūrmalniekiem izdosies samazināt šo starpību? Šķiet, ka nē. Tā arī notiek. Līdz ar to šīs mačs ir noslēdzies ar rezultātu 80-62.